Nu, sveicināti visi. Mums šis šodien 16. februāris, iesim degvielu saliet. Wow. Esam atkal vecā maršrutā iebraukuši. To daļ momentiņu. Jātaisa bāka. Tā. Saliesim degvielu. Nesapratu. Aizgāja gan. Benzīlis kākās prom. Tāpēc teikt otrais. Tas ir smagajiem. Wow! Nu, lai pumpē. Tā. Mēs atkal piekdien bijām mājā pulkstens 5 ātri, ne, 6 meloju. Sestdien brīvs. Svētdien izbraucu atkal savu maršrutu. Mums sākuši dot Firesdāli. Vakarā izbraucu no mājām. Atbraucu uz Firesdāli. Nekur apkārt nebraucu. Kas te aizmugurē darās? Kur ir lukturi? Jūs redzat, kur ir lukturi? Iesim birstīt, paņemsim, noslaucīsim. Šodien atkal sakrāvām uz Bergenu. 2 stundas krāva džekiņš, tā stāja pie gumijām. Vajadz izkraut tukšās paletes. Tukšās paletes vajadz izkraut. Un uzkraut ūdeni. 46 tonnas ar kapēkām kopējais. Atkal vilkām apkārt. Es izrēķināju 36 km. 36 km līkums sanāk pa turieni. Kalnā uzgāja baigi feini. Nebija nekādas problēmas. Tāpēc ir nekāds vieglais neredz. Kur man te jābrauc? O tā. Kas pa kārtu sniega. O tas ir labi. Cik ir centimetri? Bergenā jau nokusīs. Bet notīrīsim, lai mēvēsens neizčakarē mūs. Tā. Tas pārējais nokusīs. Tagad jau tā, normālā. Un tā gājam pa 134. Gāja baigi labi, ātri. Ceļš ledains, jā. Viss kā nāk, kāds vējš pukš augsts. Un tad sanāca priekšā kaut kāds kānie gāja ar tentenieks. Liekas, ka tas nebija Norvēģis. Viņš tā lēnāk brauca, un to man tāda aizdoma bija, ka vienā vietā būs, ka viņš uzkārsies. Nezinu, kaut kā jutu, tur zīme 60, tad iet kā kalnā augšā, cēlums tāds. Viņš kā piebremzē, kur to 60 zīme. Gāja un skatos, tad tā saliņa pa vidu jau sāk sēsties. Tad viņš valka pa vidu, skreiso pusi, un tur tāds nav pārāk tālu līkums. Es noriskēju gāju garām viņam, un arī pumpēju balansu, un man arī tilts gaisā pacēlās 18 valkoši un sāk buksēt un neiet, un jau dūmi griežās riepām. Buksējos, bišķi pa centimetram iet augšā, vairāk neiet. Noplēsu riepas. Kaut kas te pabuksējos. Un gāja, buksējās, un skatos, viņš tā kā bišķi tā kā sāk nākt klāt. To tālu tā izskaties, ka nāk klāt. Varbūt arī nenāk, varbūt, ka man tā izlikās. Un beigās nevēla man. Es arī uzkāros. Tad es padevu atpakaļ pa tām savām izkausētajām līnijām. Padevu atpakaļ, ieslēdzu bloķi. Nē, bloķis met uzreiz šķērsām mašīnu. Un tad es devos, padevu atpakaļ, atkal, izslēdzu bloķi. Un tas tā lēnītēm, un es lēnā garā
uzkāpu tādā kalnā un laimīgs un priecīgs, ka Navā, saprotiet, Navā, pat filmās ir teikuši Navā, tā kā nesakiet, ka es nepareizi runāju. Navā paliek Navā. Kāpēc nav? Nav jāliek ķēdes, un es uzrāpos lēnā garā. Un esi priecīgs, tic augšā, un tagad pārgāzies pāri atkal visiem kalniem. Braucam mēs atkal uz Bergenu. Nu, man jau trešā pirmdiena pēc kārtas man iet uz Bergenu. Man ir apcēluši, jo īstie driveri mūsēji, kas tur ir, viņiem bija bailes braukt, viņi atsakās. Nu, tad es arī braucu, kas man. Ziema paliek ziema. Labi, beigsim te diskutēt gudri. Varbūt vēlāk kaut ko sarunāsimies. Labi, čaļiņi pagaidām visiem. Labdien visiem! 17. februārī. Nu, tagad no Bergenas traukšos atkal uz Jeskeimu. Kad man piedāvā tādus 3 variantus, pa kuru ceļu braukt. Eko rūte 455 kilometri. Pēc tam šitā ir ātrā. Baigā ātrā 9 stundas. 17 minūtes. Tas vidējais. Vidējais īsākais. Tur 23 minūtes starpība, 25 minūtes. 25 un tur 3, 5, 42 minūtes. Starp to ceļu un to ceļu. Vēļvēsiens, man liekas, ka rādīja maķenīt mazāk uz tos starpības ar kilometriem. Nezinu, vēl iztukoši, kuru braukt. Izvēlēsimies, man liekas, nezinu, davai šito ceļu. Ko viņš tur, ar kurien viņš metīs, to metīs. Nāk, nezinu, nebraukšu pa 7. Ja tas sniegs nāk, kad tur nav kaut kāds kolonšorings. Un tur vēl 30, tas izskaita kā 33 eiro maksas sanāk. Un šitie tā kā pa pusi velti. Stundu krāvos, 65 paletes salādēju. Šodien kūpu ar no rīta 9:15 piebrauc pie rampas, izkāp pilns, tur bija ar krāvām un 5:10. Nu, Bergenā laikam itās beidzot tās 5 dienas, kad sniegs nāk. Kā saka, 360 dienas ir lietainas un 5 ar sniegu. Labi, pagaidām. Čau visiem! Reikā tas tunelis te 11 kapeikā maina krāsas. Tālamā viņš bija tā kaut kāds zila, tagad ar nomainās zila zaļš. Es te 11 ar kapeikā mēs iekšā tunelī. Nu, vēl 1 kilometrs, tad mēs no tā tuneļa būsim ārā. 10-11 kilometrīgā. Nu, izbraucām. Tur atkal te ziemaņa. Maziņš sniedziņš parādās. Tuneli bija +10. Tagad jau būs. Atkal būs viens tunels laikam. Tuneļa galā. Šitas 5 kilometrīgais. Bet jau tuneli. Vai tik šitie tie saucamie kreisi, kas pretī nebrauc, varbūt kļūdos. Ir Latviju numuri. Pēc zivs aizskrēja pakaļ noteikti. Baigi miglains laiks tāds nomācies. Pie vasas sniegs nāca. Tad tagad vismaz nesnieg. Nezinu, kas tur darīsies kalnos. Fjordā arī nav neviens kruīzes kuģis ienācis pa ziemu, laikam nenāk. Vasarā taļa daudz.
kara armijā. Bija daudz šitie no aziāti. No Āzijas valstīm. Tad vienam vispār bija acīs tāda, ej pa gaisu, viņš grabi cauri redzēja. Mēs tur saukājam pizdatī glāzi. Ej, tad ir, man dūjos atceros uzvārds, ja tāds bija. Vēl acīs vispār tāds nekad cijā. Šitie tā arī pilns, tie turisti ir. Kaut kā acis sāp. Būs laikam apotekā jāiepērk. Ķīmiju, ko acīs iegāst. Telefona varbūt. Vakar teļukam kaut ko skaņa pazuda. Sāku filmu skatīties vienu. Skaņa pazuda, baļāviens. Nācās nofinišēt to filmu telefonā. Telefonā acis sāp. Braucam tālāk. Nu, te jau apskatieties, jau sniedziņš mazāk. Tur tā kā ziema. Es domāju, ka 24-niekam izbrauks cauri. Tad tur, reku tie rādītāji visādi. Ar attālumiem. Caur Golu 304, Fāgarnis 342. Nu, tas ir vecais rādītājs, tur jau to 16 iztaisnoja. Tad viņš tur ir tuvāk, nav tik liela starpība starp 40 kilometriem. Kā tur visi ledū, tur augšā tie akmeņi, visi lietus līs, ūdeņi tecējuši ledus tāds, viss sasals, jā. Vēl par to 50 to pa labi, man liekas, viens džeks teica, ka viņš esot izbraucis uz smago te kreisā pusē būvmateriāla veikals, kādreiz uz viņiem vadājuši tos visus laminātus un visu ko. Viņš esot teica, ka viņš esot izbraucis pa to 50 ceļu, viņš ir vaļā, bet tur, man liekas, 4 metru augstuma ierobežojums. Tur viegli interesanti izbraukt būtu, bet šī tāda kur ir tā Lērdala tunelis, kur jums ir 24,5 km tunelis, kur rādītājs. Un mēs braucam iekšā tunelī, ir -1. Un tagad 24 km mēs te. 12 augšā, 12 lauziens uz leju būs. Ir kur mums šitas dubultais radars 80 km jātur. Piefiksēs tūlīt un 80 vēlams ātrāk nebraukt. Mēs jau norulējuši savus pirmos 6-7 km. Tagad šī tādā krāsā mums te var uztaisīt pauzīti, kur tunelītī, ja grib, ir vēlēšanās. Valcam tālāk.
velkamies augšā pa 52. Pa 52. ceļu uz Hemsedālu. Bišķi vajadzēja pārmest balansu. Tā kā ledus maz drosim pabuksējās. Gan jau augšā tundrā būs tur ziema, sniegs. Pats stulbākais tie asie līkumi, tev tur ātrums zūd, un tad ir lauziens augšā, un tad viņš tur sāk buksēties. Un kad tur viens nāk aizmugurē, tā kā traks. Divkājs kāds nav, nu baigi nesas man smagais pakaļ. Es, tāds kamikadze neesmu tiem slidenajiem līkumiem kaut kur tur lidot. Tas jau tentinieks, vēl tiek tukša piekabe. Baigi droši nāk aizmugurē. -7 grādi rāda ārā. Tilts gaisā viņam var redzēt spoguļos manelis. Tur nāk pretī viens no kalna lejā. Tāds saule spīd smuki kalnos, apskatieties. Cik skaisti viss ir. Tagad šie divi asie līkumi laikam. Nu rītīgi ir tie lauzieni. Šurpu turpu. Blīd, tev kaut kāds galvu nāk retī. Vai kad līkumā bija jābrauc? Šitas kā viņi sauc. Blīd, nevarēja nofilmēt. Mercedes, kā viņi tur saukā. To jauno. Veļmašīna. Tas purds, elektroluks, blīd. Tik pretīgs skats mašīnā, ejt pa gaisu. Tās bez restes priekšā taču kā veļmašīna. Elektroluks, blīd. Smieklīgi. Vienu cilpu izņēmām un mums vēl viena cilpa diezgan lausta augšā. Tur, man liekas, nāca pretī. Gulikāris redzēja. Cerams, ka viņš mūs redz, ka mēs nākam augšā. Bļa, cirvis, blin, tas ir cirvis! Blin, obligāti tev bija jābrauc lejas stulbais, bļa, hahval, pridūraks, stulbu paraugs lejuši numuriem. Neredzi, bļa, ka mašīnas iet pret kalnu, ne, viņš velkās, bļa, pret lejā. Stulbi, hahval. Tu redzi, kā var redzēt, tu reiz vienmēr apstāties. Lai tie ķirki izņem cilpas un liet augšā, tās barams, savus pēķis saimnis, savu labs pārbolis kā buli, brauc, lai viņš brauc, tādi ir tie smalkie driveri, kas tagad sadzimuši tādi nokāpuši no saviem šitiem saucamajiem kraziem, kas viņiem tur zaporožeciem, savilkušies te pie leišiem strādāt, leišarņiem, visas lupatu galvas, indusus, kas te tur vien nebrauc viņiem. Grūzīni, armēņi, kazahi, visi tie aziāti pilns. Blin, neviens leids laikam nebrauc tiem lietuviešu numuriem, tur ir kaut kāds noplucis, tas laikam privātais, bet šī tajās kompānijās tur neviens vairs nebrauc, man liekas, ilgi un sen jau. Bet cik smuki, viss ir balts, sniegs balts, labi. Uzbraukšu augstā kaut ko pafilmēšu. Tur mājiņas, tur labā pusē var iet pastaigāties, pavazāties, kur ar mājiņa. Jā, tur ir tie lietuviešu numuriem, pārsvarā kaut kādi belarusi, hahvali, es nezinu, vai tur ukraiņus kāds māk runāt, bet viņi tur vakaros kūpā vienais stāvā, vakars jau tur, kur nošķēlis mēri, kāds. Taču nošķels, johai kaut kur iemaucas. Un stāv tur F16 Volvo 780 zirgi. Viņš pa vidu pārējie šitie te, tas laikam brigadieris viņiem, pārējie salašņas pa sāniem, tā tur vakarā mūzika pilna klapē, kaut ko bļausās tur parkingā, šoferi guļ, viņi tur bļausās, izkāp ārā un nolamājos. Ko jūs tur aurojat? Citi cilvēki, šoferi atpūšās, viņi tur
Beigot diskoteku uztaisījuši. Tev aizvērās. Jā, viņi tik skaļi runā. Tā kā viņi būtu vienīgi, ja tur atrastos. Nu, pilnīgi viņi man riebjās, goda vārds. Labi, tie tur cilvēki karo, tas ir tie pavisam citi cilvēki. Šitie, kas te atskrējuši labumu meklē, viņiem dodiet dotācijas, ēst, dodiet maizīti, drēbes, dodiet mašīnas, dodiet, maksājiet visu, ko braukāt. Jūs redzēt ar kādām krutām un vieglajām mašīnām, viņi te braukā. Ārpats viņiem vispār viena kapeiku nedot. Es saprotu, tie tur cilvēki savus zemēs, tā ir cita lieta, bet šī tie te salīduši. Man viņi vispār, es nezinu, es viņam pat nesveicinos, viņam pat neko neparādīšu, kas viņam jādara. Pilnīgi tādi pretīgi. Cik labi štrunts ar viņiem, es skaties, cik viss tur smuki, viss balts, viss feini. Tam galotnēm ar slēpēm pastaigāt. Cik tad ir mums? 11 grādi. 11 grādi sals ārā pagaidām. Izskatās tāds diezgan slīdens. Te vienreiz bija tā, ka baigi putināja. Un, kad nogājis kreisā pusē pa malu, varbūt tas arī bija kur stabiņus nolocīs. Kā taču tur pārgāsies pāri. Te tā putināja vienreiz, ka es te stājos puļā, izmet slēpes, kā Nortis saka. Kad es vienkārši stājos, neredzēju, kur braukt. Tā vilka ceļu ciet naktī. Pastāvi skatās ārē, kur ir tie stāvi balti atspīd. Brauc tālāk. Tev baigi putināja galotnē. Es domāju, cik tur apskaties viss balts. Aļaska. Nē, Grenlanda. Kas tur vēl mums tāds ir? Tas baigi nāk pakaļ ar to. Ar tentenieku. Tilts gaisā. Vajag droši mauc. Kur Artur Māņas kreisā pusē, kur Ciematīši bez maz vai kreisā pusē. Kaut ko neredz ar sīkajiem ziemas brīvdienas šito nedēļu. Kur iet gan viens ar slēpēm, kur labi aizsoļo pārgājienā. Tā te viņi ziemā klīst ar tām slēpēm. Smuki, mašīnas sabraukuši. Feini. Apskat, cik balts, tiešām. Bez brillēm uzreiz apžilst. Modeniec, cik tam mēs esam virs jūras. 1137 metri esam uzkāpuši augšā. Virs jūras. Tā traucamies tālāk. Tā te viss tāds balts būs smuks. Te jau tā normāli braucam tāda 83, 84, 85, 80. Kā kurā vietā līkumos piebremzējam. Vēl stundu 15, stundu 10 jānobrauc austais pauze. 45 minūtes un līdz galam es domāju, es tikšu. Šodien, līdz galam es tikšu, apskatīšos kā ar tiem laikiem. Vai paliks kaut kas vēl bišķi pāri tam 9. Līdz 9, tad es mēģināšu izkrauties, ja jau būs 9, tad noteikti es nekraušos ārā. Tas 10 stundas braucamo laiku es neizmantošu, nevajag man. Vēl divkājas nāk pretī, vēl drošs ar alējušu numuriem. Kur tad mēs Buksarūdas iebraucam Hevsedāls komūnā. Mazais, tas arī sabremzēs, tomēr pretī nometam ātrumu līdz 70, lai nepaliekam bez spoguļiem. Pēc kabatiņas ir iztīrījuši, kur uztaisīt pauzīti. Bet es domāju, ka es līdz Kremsadālai būtu labi, es varētu tikt tur lejā, jau golā nolaisties. Līdz turienei, tad taisīt pauzi. Cik mums ir aiz borta? -13.
asfaltsarā aizgāja pretī, johaidi 61 kilometrs līdz golam, it kā jau vajadzētu paspēt, bet, nu, paši ziniet, slidens var visādas, tur pārāk jau nav ko te pierādīt, ka tur no kalna jau nebrauks tā kā, nezinu, kā viens teica, jāmauc no kalna 110, lai neizliekās kā muļķis, lai neizskatās kā muļķis. Nu, es nelaižu brīvgaitā. Mūsu, ja 95, tad mums jau pik, nāk brīdinājums no kompānijas, ka, nu, ka pātri jūs brauciet. Tāpēc vēlams turēties. Es saku tā vienas kaut kā aizsapņējos, man jau bija kaut 98, es hopā, nomet pa nažiem, tur pat minūte nekur nav, un viņš man atsūta tev ātrumu pārsniegšanu, tur 98, tur atkal 97 divas reizes. Tur pat minūti tu neesi nobrauc, viņi jau piefiksē. Labi, tagad mēs ejam no kalna lēnītēm lejā. Nīs lēnītēm, bet no 83 maucam lejā no kalna. Te visu laiku lejā iet no kalna. 80 tā brauc un negribas, ja tu tagad lidot kaut kādā 85, tad izskatās, ka viņš tāds. Pēc asfalta te neizskatās nemaz. Aizlidot jau nav liela māksla, tu kaut kur tundrā ielidot iekšā. Kaut kur aizsoļojuši, apskatīt mašīnas, pat aizputināts. Tad sniegs nāca te šodien pa dienu. Vai? Var jau būt. Nu jau reku vieglo esam noķēruši. Te jau tas ceļš tāds, zini, no kalna nāk lejā līkumē, tā kā Cortīnā, Kamaniņu bobsleja trasē. Uz rekordiem var iet. Vieglo noķēram, jā. Gan jau vēl bils kaut kāds. Loga aizceluši. Tev tāds ziemas riepas maigās. Nu jau mūsu ātrums ir 69. Tesla laikam izskatās maigi. Baterija sēžās. Nevar pabraukt. Viņi taču smaga, viņi taču var baigi maukt īstenībā, man liekas. Oi, nu jau vispār 60. Skaidrs tāda, mēs viņam ilgsimies aizmugar ilgi un dikti. Jā, tas vieglais, bailīgs, šausmīgi ir, nu jau te 40 pa šitiem līkumiem no kalniņa. Noteikti atbrauc no Dienvidāfrikas čalīts, nezinu, kas ir sniegs. Viņiem taču tā ir ikdiena, un viņi tik bailīgi brauc, es nezinu. Nesaprotu goda vārds. Kā upe forši aizsnigus visu. Drīz jābūt Hemsedālei, man liekas. Tur arī tāda krutā, laba slalom trase. Kaut kad sen, kas vēl pie Leifa Hodnemūra strādāja. Uz lieldienām bija krava, regulāri man uz strīnu bija jābrauc. Un tad viņi teica, ka atpakaļ nekas nebūs, tukšā jānāk no strīna atpakaļ. Es paņēmu slēpes, nu visu. Ekipējumu un puika lielais. Tad viņš vēl tik liels nebija. Mēs aizbraucām uz to strīnu, izkrāvām visus tos laminātus, visus tos būmatrāls. Tad atpakaļ atbraucām līdz Hemsedālei. Tad mēs 3 dienas te uz lieldienām noslēpām. Visas trases izbrauc pa tā melnajām arī ārprāts. Es domāju, ka, nu, izbraukt, es izbraucu, bet, nu, ķeksīši man tajās melnajās arī bija savilkti, bet tad man jau, tāpēc cik tie gadi, es nezinu, 10 atpakaļ tiešām. Tad jau varēja panesties tā kaut cik normāli.
Tā mums vēl Skānija lielā bija normālā. Mēs nevajadzēja mums fraktēt viesnīcu, jo te diezgan labas cenas ir. Tad mēs te Skānijā arī dzīvojam. Dzīvošana pa velti. Un tad braucām mājā kaut kā 3 dienas, mēs laikam noslēpojamies. Tā kārtīgi, un tad kratījāmies mājā. Atbraucām mājā, tur jau bija, man liekas, jau zaļa zālīta bija jau. Sils baigi bija, tiešām baigi sils. Sniega tiešām nebija. Vajadzētu atbraukt ar kādreiz vēl tos Hemsedāli. Paslēpot. Nu, cik pasakains skats. Tiešām smuki. Slēpotāji, vai ne vienkārši pastaigāt. Nē, tie laikam tam distance ne. Nu, jā, tur distance nevienši. Es ar viņām vienreiz mēģināju distancinēt, kaut kur kritu gāzos, nu, pilnīgi es nemāku ar viņām. Bet, nu, tas ir baigi veselīgi īstenībā. Visas plaušas iztīriši, tās te, ko tajā nedēļā kabīne esi selpojis. Putekļiem, nezinu ko. Te jau trasi var redzēt labā pusē, bet man negribas to telefonu ņemt rokā. Jo pa tādu rokā paņemšanu, blīn, es nezinu, baigais cipars tur. Štuka eiro sods bez maz vai tur tam. Nu jā, te tie nobraucieni iespaidīgi ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai, tu dafiga mums. Varu tagad kaut ko maz drusciņu var redzēt, re, kur ir tā trase. Pretī. Cilvēku daudz neizskatās, nu, brīvlaiku bērniem brīnums. No, es rādu tikai īsti. Nu, labi, tur augšā būs augstāk. Re, kur ir tā trase tur. Tur daudz tie nobraucieni īstenībā ir. Brauc gan tur kaut kād pa kalniem var redzēt. Toreiz mēs uz lieldienām bijām, tur vispār tur nebija kur dzīvo. Tur nevarēja tā nopirkt, vai visi bija jau nofraktēti. Mums baigi labi paveicās. Tagad tur nevar vairs apstāties. Reku vēl tur labā pusē, vēl uz labo pusi nevar. Tas forši nobrauc. Nu, ja to garojas tačās, tur tie pa vidu tā melnā stāvā, nu, blīn, es tur knapi lejā tiku. Diezgan šausmīgi. Tur pa labi vēl diezgan viņas ir. Kā arī nobraucieni. Tā tur kreisā pusē tā forša. Tur vēl tā pa vidēju, tā ir tā melnā, viņa diezgan stāva, ja. Stāva, cik es atceros. Blīn, sagribējās slēpot. Sestdien nesanāks, man tur jāizdara dažas personas uz lidostu. Nesanāks man nekur aizbraukt. O, ka nāk no kalna, jo, laimīgi. Pacēlēm rindas ir. Nav tik daudz cilvēku vienmaz mašīnā. Un te bija tāda vēl vecais ceļš. Te kaut kur bija vecais ceļš, un te labā pusē, un te, wow, kas līd? Un te labā pusē ar te patās. Te nebija šās apalnes, un es iestilmos atpakaļ gaitā iekšā, un mēs tur paliekam. Un te tika kājām rekurs trasi virsū. Te patās trase. Tāda, un tagad tur aiztaisīšu tos dzelžus priekšā, tur vairs, tur bija vecais ceļš, tur varēja smuki. Un tur sniegs ar to asfaltu varēja redzēt, tāpēc es to droši iestumos atpakaļ gaitā, un tur arī tā mašīna stāvēja, un trase te padala. Tagad te kreisā puse arī bija, tā kā varējām vieglo parkingu atbraukt, bet tur tagad sabūvējuši mājas, kempingus, kur dzīvo.
Tā kaut kā. Nu, te tas pats tirdzniecības centrs var atnākt, iepirkt kaut ko, kur ekstra veikals, grillētu vistu karstu iegādāties, apartamenti lūk, kur mums ir, Danmarks, Uķes atvedis, Antons sports, kur slēpes var iepirkt, ķiveres un slēpošanas, visās labumus, laimīgie iet, kur cita grādi, 10 grādi. Apoteka, kur Hemsedās, drapes pret augstēšanos, hotelīši, un tu mašīnu dafigā sabraukuši, visi noslēpojušies, mazās arī iet laimīgas. Au! Tie guļoši arī, kur arī sporta veikali lavā slēpes visādi, bet nu man jau ir krūtās slēpes. Manam mūža viņas pietiks. Vienīgi zābakiem es laiku domāju pirkt, nepirkt. Apčons neviņam. Te vēl kaut kāds veikals, arī kalniem, priekš kalniem, sportistiem, un kur viesnīcas kreisā pusē tu vari sēdēt uz balkona, ir saule. Saule netrāpa, kaut kā nav rītīgi. Tad ir Trisilā forši, tad var sēdēt uz balkona, saulīti spīd. Tur man arī tā trasa šausmīgi patīk, bet Trisilā esmu bijis 3 reizes laika. Jā, 3 reizes. 500 km no mājām uz Lieldēnām. Visas 3 reizes Lieldēnām esmu bijis. Daudz no mašīnu. Saprotu, var aiziet reku krustus nomirst kreisā pusē baznīca, ja nu kaut ko esi sagrēkojis. Kādam norāvis ar slēpēm gar degunu. Vienreiz man arī izdevās, es tā nesos no kāna lejā. Tas bija Zviedrijā. Un es tagad gar labo pusi gribēju nobraukt garām, un tas vecais visu laiku velkās uz manu pusi, un man vairs nav kur sprukt, un es tā līdz ar to meža malu un viņu paķēru, kaut kā aizķēru, un es pats apgriezos otrādies, un es atpakaļ gaitu, un es viņu rāvu lejā tādā foršā ātrumā. Un tas bija kaut kāds dāni, tā viņš tur lamājas. Ar tiem lamu vārdiem, ej pa gaisu, man tāda smiekli nāca. Viņš pats vainīgs, viņš neskaties, ka es labā pusē viņam jau nesos garām, un viņš uzbaucās no virsu. Mani sagriez, un viņš kaut kā ieķērās mani, un es atpakaļ gaitā viņu vēl tādā ātrumā uz leju rāvu. Nu, ka viņš tur lamājās. Smiekli. Tagad nāk smiekli. Tad arī smiekli nāca, ka apstājos. Labi, šodien pietiks te muldēt. Pēc 43 minūtām pauzi jātaisa. Un tad jau tālāk. Labi, čau visiem!